Jesajas 10. nodaļa. Bēdas tiem, kas izdod netaisnus likumus, un tiem, kas raksta smagus tiesiskus noteikumus, lai grozītu tiesu nabagiem un laupītu tiesības manas tautas cietējiem, ka atraitnes aplaupa un bāreņus posta. Bet ko jūs darīsit piemeklēšanas dienā un lielajā vētrā, kas jau tuvojas no tālienes? Pie kā jūs meklēsit palīgu un glābsit savu mantu? Jums būs jāloka savi ceļi kopā ar gūstekņiem un jāsabrūk nokauto vidū. Tomēr viņa dusmas joprojām nerimst, un viņa roka ir vēl ar vienu augstu pacelta. Bēdas Asuram, kas ir manas bardzības rīkste, viņam ir rokā mana dusmu pātaga. Es sūtīšu viņu pret bezdievīgu tautu un pret tautu, uz kuru es esmu dusmīgs, lai viņš to izlaupa, sadala un samīda kā mēslus uz ielas. Bet viņš tā nedomā. Viņa sirds nav tā noskaņota. Viņa nolūks ir iznīcināt nemazums tautu, tās izdeldēt, jo viņš saka, vai visi mani zemju pārvaldnieki nav tai pašā laikā arī ķēniņi? Vai Kalno nav klājies kā Karhemišai? Un vai nav Hamatai gājis kā Arpadai un Samarijai kā Damaskai? Tā kā mana roka aizsniegusi elka dievu valstis, kuru elki bija pārāki par Jeruzālemes un Samarijas dievekļiem, vai tad es lai nedaru Jeruzālemei un tās dievekļiem tāpat, kā es darīju Samarijai un tās dievu tēliem? Bet kad tas kungs būs pabeidzis visu savu darbu Ciānas kalnā un Jeruzālemē, tad viņš piemeklēs arī Asura ķēniņa augstprātības augļus un viņa augsti pār visu pacelto acu lepnību, jo tas teica: ar savu roku spēku un ar savu aso prātu es to paveicu, jo es esmu gudrs. Es liku izzust tautu robežām, es piesavinājos viņu mantu un kā nesalīdzināmi pārākais nogāzu valdniekus no viņu troņiem. Mana roka saņēma tautu mantu un bagātību kā putna līgstu, un kā izņem atstātas olas, tā es pārņēmu savā varā visu pasauli, un neviens neiedrošinājās nedz spārnus kustināt, nedz muti atplest, vai arī tikai iepīkstēties. Vai tad cirvis, lai lielās tā priekšā, kas ar to cērt? Vai zāģis, lai izgāstu savas krūtis pret to, kas ar to zāģē? Vai lai zizlis it kā kustinātu cilvēku, kas to pacēlis? Vai lai vēzda it kā cilātu to, kas pats nebūt nav no koka? Tādēļ Dievs, tas kungs, Cebaots, sūtīs diloni Asura tuklajiem. Zem viņa godības iedegsies liela liesma kā ugunsgrēks. Tiešām Izrēla gaisma kļūs par uguni un viņa svētais par liesmu, kas sadedzinās un aprīs viņa ērkšķus un čūkslājus vienā dienā. Un viņš iznīcinās viņa meža un dārza jaukumu, iznīcinās no galotnēm līdz saknēm. Tas izbeigsies tā, kā nonīkst un aiziet nāvē nedziedināmi sasirgušais.
Tad viņa atlikušajā mežā koku būs vairs tikai nedaudz, tā ka pat zēns tos varēs uzrakstīt. Tānī dienā notiks, ka Izraēla atlikušie un Jēkaba nama izglābtie nepaļausies vairs uz to, kas tos sitis un sit līdz šim, bet paļausies uzticībā uz to kungu, uz Izraēla svēto. Atlikušie atgriezīsies, kaut arī tikai nedaudzi no Jēkaba pāri palikušie, pie visu varenā Dieva. Kaut tava tauta Izraels skaitā būtu kā jūras smiltis, tomēr tikai neliels tās pārpalikums atgriezīsies. Iznīcība ir stingri nolemta, un tā izplūdīs, pieņemdamās plašumā kā taisnības straume. Jo tas kungs, Cebauts, liks piepildīties iznīcībai kā stingri noliktam sodam pa visu zemes virsu. Tādēļ, saka Dievs, tas kungs Cebauts, mana tauta, jūs, kas dzīvojat Ciānā, nebīstieties no Asura, ka viņš tevi sit ar rīksti un paceļ pret tevi pat savu vēzdu kā citkārt Ēģiptē, jo ir atlicis tikai mazs brīdis. Tad manas dusmas ir galā, un mana bardzība viņu iznīcinās. Tad tas kungs Cebauts pacels rīksti pret viņu, kā viņš sita Midiānu pie Oreba kalna un izstieps savu vēzdu pār jūru kā citkārt pār Ēģipti. Tanī dienā novelsies viņa Asūra nasta no taviem kamiešiem un noslīdēs viņa jūgs no tava kakla. Tas sabruks aiz viņa treknuma. Viņš virzās jau uz Ajatu, dodas cauri Migronai, atstāja savu mantu Mikmasā. Iedami pa šauro aizas ceļu viņi Gebā paliek pa nakti. Rāma dreb, saule Gibejā bēg, kliedziet stiprā balsī Galimas iedzīvotāji. Klausies, Laiša, tu nabaga Anatota, Madmena izklīdusi, Gebimas iedzīvotāji glābjas bēgšus, vēl šodien viņš varbūt ieņems Nobu. Viņš izstiep jau savu roku pret Ciānas kalnu iedzīvotājiem, pret Jeruzalemes pakalnu. Lūk, tas kungs Cebots nocērt zarus ar briesmīgu varu, kas augsti pacēlās, tiks zemāki darīti, un augstie kritīs pavisam. Viņš nocirtīs ar dzelzi meža biezokni, un Libanons kritīs no kāda varenā rokas.